Sveiciens Latvijai! Mēs pārcietam lielu kāru un tevi svešu vāru. Ar cerību un drosmi tevi patriotismu kalu. Redzu aiz kalniem tevi ar zaļiem mežiem un pļāvām. Ar mūsu varu un valodu to radām, par to svešās valstīs mēs to stāstām. Daudz laimes tev, Latvija! Spēks un laime, lai nepamet mūs! Ko jums nozīmē 18. novembris? 18. novembris ir valsts dibināšanas diena. Arī 18. novembris un tā 100 gadu, ko Latvija svinēs te jau pēc 2 gadiem, Liepājai ir ļoti nozīmīgi, jo Latvijas valdība pirms 100 gadiem, kad Rīgā nebija droši, strādāja Liepājā. Tādēļ Liepāja ir vienīgā pilsēta ārpus Rīgas, kas ir bijusi arī Latvijas galvaspilsētas godā. Valsts dzimšanas diena 18. novembrī, Latvijas diena. Latviešu karavīri sev pierādījuši un cīņās aizstāvējuši Latvijas valsti. Tāpēc katru 11. novembri mēs svinām Latvijas dienu. To mēs šoreiz svinēsim Jāņķakas laukumā, tālāk ar lāpu gājienu Kalpaks pieminiekļiem. Un aicinu arī tehniku mācēkļus visus piedalīties Latvijas dienas lāpu gājienu. Kāds ir jūsu novēlējums Latvijai dzimšanas dienā? Lai būtu viss labi un lai viss izdotos. Jā. Kas jums nozīmē 18. novembris? 18. novembris, tā ir Latvijas dzimšana diena. Ko jums tas nozīmē? Tie ir arī manas svētki. Dzimšanas dienas vēlējums Latvijai? Es novēlu visiem būt pacietīgiem un gaidām tos 100 gadus. Kāpēc Latvijas dienai ir dots Latvijas vārds? Tāpēc, ka bija kaut kāda klasa. Jā. Latvijas cīnījās pa Latviju. Vēl kāda? Ko jums nozīmē 18. novembris? Bet ko tad nozīmē? Jā, ko tev tas nozīmē? Es arī droši nekānēju. Jā, Jūs viņus svinat? Jā. Kā jūs viņus atzīmēt? Ar Latvijas. Jā. Kāds būtu jūsu novēlējums Latvijai dzimšanas dienā? Daudz dzimšanas dienas. Lai viņa miljardus gadus nodzīvot brīvības kariem. Un ko jūs gribētu tikai Latvijā kaut ko? mainīt. Nebūtu vai kā. Ko jaunievies? Ūdens. Lai uz skolu būtu jāiet 2 reizes nedēļā. Tāpēc, ka tā ir eposa varoņa vārdā nosaukta diena. Un ko jums nozīmē 18. novembris? Valsts nodibināšanas dienas svētki. Un kāds būtu jūsu novēlējums Latvijas dzimšanas dienā? Lai mēs vēl ilgi šeit varam uz šīs stūra satikties katru gadu un sarunāties latviešu valodā un būt priecīgi. Liels paldies! Tāpēc, kad Latvijas vārds ir Latvijas tautas varonis pēc Pumpura dzejas. Pirmkārt, vienvārds sakot, 11. novembrī būs Latvijas svētki. Un pastāv arī tik nobļinās Latvijas valstī tās Latvijas ordeni un tā tālāk. Ko jums vēl? Ko jums nozīmē 18. novembris? 18. novembris tā ir Latvijas neatkarības diena. Jā. Dzimšanas dienas vēlējums Latvijai. Lai plaukstu un aug mūsu valsts, lai stipra jaunatne, lai gudri cilvēki, lai mācās. Jā. Paldies! Paldies! Vai jums? Un ko jums nozīmē 18. novembris? Latvijas dzimšanas diena tiek kārtībā. Nezinu, tā ir tā diena, ko aiziet cilvēkos. Ir ļoti augsts vienmēr. Un tad jūt līdz, kā tas ir būt kareivim. Jā. Un kāds būtu jūsu novēlējums Latvijas dzimšanas dienā? Ne tik daudz kā Latvija, kā Liepājai varētu novēlēt. Pašāds sievas. Gatavs. Vispārējais ir labi. Un kā vairāk novēlējums? Nezinu.
siltāks dienas. Lāčplēša diena ir nosaukta Lāčplēša vārdā. Nu, tāpēc, ka Lāčplēšs, tas ir tautas varonis, jā, viņš aizstāvēja savu dzimteni no tumšā bruniniekā un pat upurēja savu dzīvību tām. Cik es zinu. Jā. Ko jums nozīmē 18. novembris? 18. novembris, tas ir Latvijas dzimšanas diena, un ka jebkuru dzimšanas dienu viņu jāsvin ar torte un ar uguņmošanu. Novēlējums Latvijas dzimšanas dienā. Lai viņa kļūtu solidētāka un lai viņa attīstot, un lai cilvēki nebrauc prom. Kāpēc Lāčplēša dienai ir daudz vārds Lāčplēša? Tāpēc, ka šāds liels bija augumā, tāds milzīgs, tāpēc viņam es tā domāju. Tāds ir mans domums. Ko jums nozīmē 18. novembris? No Lāča diena. Dzimšanas dienas vēlējums Latvijai kāds var būt? Izturību, uzplaukumu, saprošanu. Ko jums nozīmē 18. novembris? Nu, man tie liekas tā kā ģimenes svētki vairāk. Nu, mums vismaz ģimenē. Mēs pēdam turti, atceramies Latviju kā tādu Latviju viss. Un kāds būtu jūsu dzimšanas dienas vēlējums Latvijai? Protams, mieru. Paldies! Paldies! Kāpēc Lāčplēša dienai ir dots nosaukums Lāčplēša diena? Zinat? Nezināt, kāpēc ir Lāčplēša diena? Jo te svētki. Labi. Ko jums nozīmē 18. novembris? Svētki diena. Un ko mēs svinam? Dzimšanas diena. Kam dzimšanas diena? Latvijai. Lāčplēša dienai ir dots Lāčplēša vārds. Tāpēc, ka Lāčplēšs ir teiksmu varonis, kurš paglābis Latviju no svešajiem, kur centās mūsu zemi atņemt. Ko jums nozīmē 18. novembris? Šis datums man ir ļoti nozīmīgs, jo šajā datumā pasludināja Latvijas neatkarību. Dzimšanas dienas novēlējums Latvijai. Lai Dievs sveitī Latviju. Ko priekš jums nozīmē 18. novembris? 18. novembris tie valsts svētki, ar kuriem jābūt lepniem katram latvietim. Vēlaties novēlēt Latvijas dzimšanas dienā? Latvijas zied un plauksts. Lāčplēša diena. Lāčplēšs tas ir latviešu tēls, kurš simbolizē cilvēka drošsirdību, aizstāvot dzimteni no jūtas. Dzimšanas dienas vēlējums Latvijai. Tā, pagaidīt. Vispār to. Lai cilvēki vairāk darbu būtu, cilvēki nebraukt prom, cilvēki vispār to. Es vēlu, lai kungi padomā par to. Man viss kā ko var atbildēt. Bermonta armija un tad pa godu Lāčplēsim, tā kā tas nosaukums tā cīņai. Ko jums nozīmē 18. novembris? Tā ir tāda ļoti skaista diena, un kad ļoti to patriotisko sajūtu, man ļoti patīk 18. novembris, un manuprāt, tā ir svarīga diena Latvijai. Jā. Un kāds ir jūsu dzimšanas dienas novēlējums Latvijai? Nu, jāturās. Jā, paldies, jauku vakar. Tā, kāpēc Lāčplēša dienai ir dots Lāčplēša vārds? Pēc Andreja Pumpurēpas Lāčplēšas noteikti. Ko jums nozīmē 18. novembris? Tā ir Latvijas dzimšanas diena, kur es svinu. Un kāds ir jūsu dzimšanas dienas novēlējums Latvijai? Katram darīt savu darbu. Jā, paldies. Pēc labākās sirdsapziņas. Tad viss būs labi. Jā, paldies, jauks. Ko jums nozīmē 18. novembris? To, kad Latvijas dzimšanas diena tā ir, un tad Latvija ieguva savu neatkarību. Un vēlējums Latvijai dzimšanas dienā? Daudz laimes Latvija. Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija. Labi, paldies. Kāpēc Lāčplēša dienai ir dots Lāčplēša vārds? Tie ir mūsu tie, kas gāja bermontiešiem, ne? Tā Ko jums nozīmē 18. novembris? Ko nozīmē 18. novembris? Latvijas dzimšanas diena. Kāds būtu jūsu novēlējums Latvijas dzimšanas dienā? Lai te vairāk Latvijas būtu. Lai mums būtu saticība. Lai mūsu valdība mums ir atcerās vairāk, nevis tikai par sevi. Lāčplēša diena ir nosaukta Lāčplēša vārdā.
tāpēc, kad cīnījās apģērbušies kā Latvieši. Ko jums nozīmē 18. novembris? 18. novembris ir valsts neatkarības svētki. Un novēlējums Latvijas dzimšanas dienā? Tur augt un lai nebūtu kāra, lai būtu visi godīgi pie valdības. Kā tev sauc? Man sauc Samanta. Kāpēc Latvijas dienai ir dots Latviešu vārds? Tādēļ, ka pirms daudziem gadiem bija kareivis, kurš atdeva savu dzīvību Latvijai vai ko tādu aizstāvēdams Latviju vai kaut kas tam līdzīgs. Vai tev ir nozīmīgs 18. novembris? Jā, vispār novembris man ir ļoti nozīmīgs mēnesis, tādēļ, ka tas vispārīgi ir Latvijas mēnesis, kurā ir arī 11. novembris, ir Latvijas diena. Un tā man ir svarīgi ne tikai tādēļ, kad es eju apgājienā, kurš rada tādu patriotismu sajūtu, bet arī tādēļ, ka pirms 2 gadiem es tur iepazinos ar savu labāko draudzeni, Čeidu. Un tieši 18. novembris man ir vienkārši svarīgs tādēļ, ka tas ir, tajā dienā ir manas dzimšanas diena, un tā kā es esmu ļoti labi patriota, tādēļ tas ir svarīgi priekš manis. Labi, un ko tu novēlēt Latvijai? Lai Latvijā attīstās ražošana, un lai tajā būtu vairāk darba vietas, lai tiem, kuri ir aizbraukuši no Latvijas, būtu iemesls atgriezties atpakaļ. Kāds ir jūsu novēlējums Latvijai? Daudz laimes dzimšanas dienā. Cerēsim, ka augšim tomēr būs labāk arī nekā tagad. Jā. No Liepājas valsts tehnikuma. Augsim Latvijai! Daudz laimes Latvijai!